salīdzinu šitos. Nā, bez klātā. Tur arī pienas. Tur arī. Uzlaicošā zvaigznes smaidi. Jā. Smaidi. Jā, ar visiem Nu tad es priekšdienām. kliekšu. Tur bija galda. Kas te jums te jau bija? Vēlreiz vēl. Kā? Tev uz kaklu? Kaklu tur vēl kaut kādas drēbes savas Ieķēries. neatstājiet. Ko? Savas drēbes. Kā savu? Jūs jau paģerbāties? Jā. Var to apakšējo varbūt nemaz netaisīt, ir galvenais augšējo, ne? Nu jā. Tā, bet tad, kur man nobraudu tikai te būs. Uz jostas man. Nu, ar šito? Ja? Visā zālē ir divi cilvēki, kuriem ir kājas amputācijas. Tie ir vienīgie. Ko tad man darīt? Nē. Patīk. Uz paša galiņa. Nesāp, patīk. Šitos nevajag? Mamma vai Vēl smaida. Pagaidām, jā. Mais, jā, bet man vajag papīra. Ejam sabildēt. Dosies uz Gailizars viznīcu, lai tur no turienes varētu tos skatīšus, kas ir saimniecības. Nekas nepaliks vaļā. Vai, ja ne, tad vēl mācības centrā mums arī telpa, kurā mēs varam ieslēgt un arī Āna, josta, sāns, seja, viss jākrāso. Tu piereģistrējies pats? Nē. Pēc tam. Un ir vēl palicis
pavisam nedaudz laika, lai mēs vienotos, kā tad mēs šodien darbosimies. Protams, ka šīs mācības mums drusku, jums arī tā kā jāsaprot, viņas ir tādas drusku uzspēlētas un drusku tā kā parādīt vispār, kāda mēs izskatāmies un ar ko mēs īsti nodarbojamies. Varbūt tās drusku šādas tādas lietas jocīgi izskatīsies, bet jūsu uzdevums ir vēsu galvu vienkārši darīt to, kas jums ir jādara. Un tas mūsu jau atkal tā vēlme ir, lai, ja nedod Dievs notiek liels negadījums, ja jums ir jāpiedalās šāda liela negadījuma novēršanā, tad lai jums būtu vismaz pieredze, kā tas izskatās, kad vienu brīdi sabrauc tāds liels, skaists, mirgojošs mašīna, gan mūsu transports, gan glābšanas dienas transports, policija un vēl viss pārējā, un to visu ir jāspēj tikt galā. Lai tas tā būtu, protams, ir vajadzīga šī pieredze, un to mēs arī mēģināsim šoreiz tad rast. Tad ne pa ko lūdzu nebrīnīties, vēlreiz saku, jums ir jādara tas darbs, ko jūs arī ikdienā varētu darīt. Negadījuma vieta ir slēgta teritorija, ostas teritorija. Brigādes teritorijā tiek ielaistas kā jebkurā izsaukumā, nepārbaudot dokumentus. Pirmās brigādes, kas ieradīsies, protams, būs arī apmaiņas fonds vēl. Apmaiņas fondā ir jāapmaina šie imobilizācijas līdzekļi tiem, kuriem būs ko apmainīt. Attiecīgi ierakstot žurnālā, kā mēs to reāli daram. Izsaukuma karte reāli ir jādod parakstīt tam, kas ir atbildīgais dežurants ar reālajiem laikiem, kad jūs esat nogādājuši. Un vēl brigādei. Tad, kad brigāde ir gatava jau transportam, tad, kad evakuācijas ārsts ir pateicis, ka šis ir jāved, brigāde ir tā, kas sazinās ar OVC vecāko dežūrārstu, nosauc vārdu, uzvārdu, diagnozi, stāvokli, vecākais dežūrārsts pasaka, uz kuru vietu ir jāved. Aizvelciet aizskars, lūdzu. Aizvelciet kādi aizskari? Es biju domājis, būs Tās jau visu. Brauc? Toķis? Jā. Jā, cik kurā? Kas goculs? Galvas sāp, rokas sāp, kas tas ir, kur tie Kad tas būs panikas cēlāja? Mēs izdomājām. Ir, bet viss panika.
12 brigādes un ir vajadzīgs arī helikopters, jā? Artur! Artur! Kur esi? Artur! Slimnīca strādā parastā režīmā. Mums ir jāgaida. Mēs visu, tas, kas man liekas, ir pareizi. No OVC, kas tad ir īsti notiek? Tas ir viņu pienākums. Viņu pienākums ir ziņot. Mums nav. Mēs strādājam parastā režīmā. Mēs gaidām. Mēs esam gaidījuši. Tad no tā ir kļūda. Un tas ir tas, ko tagad mēs redzēsim. Tas ir tas, kāpēc šīs mācības ir. Ka mums vismilzīgākā problēma ir informācijas apmaiņa, kas arī ne tie statistiku atvedīs nosaka to mācību jēgu, bet tieši šitais, ko jūs tagad redzat, ir pagājušas 45 minūtes. 15 minūtes laikā dabūja vietu skaitu. Mēs esam gatavi. Hospitalizācijas un mēs stāvam tagad vienīgais, ko mēs varam atbrīvot šito vietu, un tas ir viss, jo mēs vairāk neko nezinām. Jā. Tur būs elevācija. Cik ilga laika? Pēc cik ilga laika? Pazvanīja vispirms, pazvanīja OVC. Vādītājs vai kas tur? Es nezinu vārdu. Pateica, ka 2 politraumas, viena ir mugurkaulā ar mikroķirurgisku problēmu, ja? Un vēl viena plašā augšstilba brūce, ja? Tas ir 4 traumas. Pazvanīja mācībūs, OVC, tas, kas galvenais. Viņi nodublē vienu un to pašu. Jā, viņi nodublē vienu un to pašu, un tagad es nevaru saprast, cik kopā потому что надо спрашивать. Я тебе говорю, какая бригада повезет, возраст и... Возраст сумма записана, это все не есть. Да, но ты вот это очень важно, этим ты можешь различить этих больных. И надо спрашивать, кто звонит. Pie samaņa. Cik gadi? 37 gadi. Vīrieti, sievieti. Kura brigāde? Labi. Kuri var pārvietoties? Atbildīgā. Jūs šeit esat, pagaidām riska zona ir tikai autobusā, no šejienes visus cietušos var droši ņemt projām. To viņa ņems. Ņemiet, kas ir vēl palikuši? Kas saka, kur ir tie nokarājas? Droši ņemt tos visus pagaidām riska zona, ja tikai autobusā. Tā kā visus šos, kas te guļošos, jūs varat droši ņemt projām. Jā, cik aptuveni autobusi vēl palikuši? Pagaidām apmēram 20 cilvēki, bet precizēsim to informāciju pagaidām. Tā jūs pagaidām? Jā. Jūs esat vienā brigādē.
Lūdzu, nesam tepat, nesam ne pa kādām mašīnām, nesam tepat pie mediķiem, ne pa kādām mašīnām. Ir atsākināts perkuzorā iet fentanīls no 2 sāpos uz 10 minūtes stundā. Iedots ir bolusā fentanīls. Un šķidrums. Сюда? Да, наверное. Погоди. Тулīt, gaidām. Так, ручку. Давайте бери с головы. Доской? Tā, šeit ir fentanīls, ja? Tur tātad 5 minūtes stundā. Где бумажка? Вон она здесь. Kas jums sāk? Kāja un galva, ja? 16. Brīvās vietas ir zināmas. Mēs nezinām, vai palielināt brīvo vietu skaitu, pārveidot, izrakstēt vai tam līdzīgi. Ja? Un ir kuras tas tehniskais moments, no kura vērtīgi mēs to saprotam. Un tad, ja mēs to uzzinām, ja mēs pagūstam. Она свободна, мне нужно, чтобы вы освободили Делис и матрас, потому что сейчас будут другие. Да?
virstuvē. Да, все правильно. Не настоящий. Kur tagad sāp? Kur dzeltenais iekšā? Tas ir viens dzeltenais, kas ir transportējis. Tas ir mūsu auto. Jā, bet mums ir 14 zaļie. Ar vieglām. Tā, jums ir 14 zaļā ar vieglām. Un te ir viens dzeltenais. У вас где вокзал? Tā, ko jūs gribat zināt? Par cietušo skaitu. Edgar, cik mums tagad tā cietuši ir? 28 kopā ar visiem. 28 cietuši ir. Cik zaļie vēl tā pagaidām viņi savā nodabā? Zaļie dotā mirklī atrodās. Jā, viņi brigādes uzskaitē 28, mums ir zināms smagi cietuši. Jā, patreiz viņi ir. Cik aptuveni skaits vēl nav zināms, jā? Nu, sākumā bija aptuveni tie 50, cik viņš izskaitīja sākumā, bet nav precīzi. Un cik mašīna vēl palicis nav zināms? Mašīna viens cietušais. Mašīna tagad vēl viens cietuši. Tikai viens palicis iekšā, ļoti labi.
don't feel my hand fingers. Yes. All will be okay. I don't feel I can't move them. Everything will be okay. Yeah. Calm down, okay? Yes, yes. Yes, yes. Oh, God. Thank you, God. Thank you, God. Okay. Oh, thank you. Thank you. Take me to the hospital. Yes, yes. Everything will be okay. Да, тут сейчас. Так, давай я Настю убираем. Jūs viņu tikai saprot gaidīsiet, ja? Jums jānovēl grupā. Bet pagaidi, mums vajag Viens, divi, trīs. Tad liekam šitien. Viņš ir... Tur jau viens arī nošķīt. Paga, mēs... Jā, vai šī situācija ir beigusies? Un Aleksējam ir telefons. Tad uz man ir augšā, uziesim. Cik tu mēs ilgi stāvēsim? Jā, es uz... Autobus būs brīvs vai ne? Nu, kur te policija ir? Jūs neesat policijā? Kur te viņš var te vazāties pa šejienē? Tu tās mēģināsim. Te jau vairs nav nekā. Pagaidiet. Informēšu. Jā, noinformējiet, jā, kā par 2 līķiem, kurus vajag izvest, jā. Dakter, es gribēju prasīt par tiem līķiem, tam mēs negaidām. Ja, saka, es po policijai pieteicu, ka tie ir nelaimīgie ir, tad viņi tepat palikšu, jā, ar tam kartēm melnējām. Šķirošanās kartēm virsū. Jā,
Nu, policija pašvaldība ir, jā, viņi teica, ka pietiekšot parasto policiju, lai viņu aizved prom. Tā kā mēs viņu atstājām. Jā, labi, tā kā es vairs neuztraucos par tiem. Mums ir pacients. Pagaid, man vēl jāsaka. Nāk līdzi. Vai man dieniņ, kur man jāiet, neko nevaru redzēt, kur jāiet, vai man dieniņ. Nāciet uz šejieni. Tā, nāciet. Dakti, nu tie vadi pasāstīgos, ka mums ir viss beidzies. Tagad, kas saka, Huga Dētas darbinieks mūs atlaida, viss mācības, tās ir beigušas. Ja mums mašīnā vēl ir viegli cietušie un plus vēl ārsta paliks no svešas brigādes, jā, un tā mēs pašas, un tā īstenībā mēs tagad pēdējā braucam prom no šejienes. Jā. Jā, labi. Nu, viss? Jā.